Labrīt, labdien, labvakar! Kā jau solīju, ik pa brītiņam būs kāds interesants video no manas puses. Šoreiz parunāšu par pētījumu, kuru veicu gada beigās. Tas ir mans perfektais boss. Īsumā par mani. Es esmu Anna Olena, beigusi bakalaura studijas uzņēmējdarbībā. Uzņēmējdarbība ir kļuvusi par manas sirds lietu. Turpinu studēt maģistru, jau izstrādāju maģistra darbu. Kas ir vadītājs? Tas ir pirmkārt tāds pats cilvēks, kā mēs visi, ar saviem plusiem, mīnusiem, ar saviem niķiem, mazajiem radziņiem kā velniņām, ar savām unikālajām vadīšanas spējām. Ne visi var būt vadītāji. Dažiem vajag attīstīt savas unikālās spējas. Bet visgalvenais ir ar saviem mērķiem un skatījumu uzņēmējdarbību vai iestādes vadīšanu. Ko prot kompetents vadītājs? Pirmām kārtām pārzina savu darbības sfēru. Labi zina, kāds pienākums ir jāveic viņu padotajiem. Vadītājiem ir būtiski būt ideālam līderim. Tas nenozīmē, ka esmu vadītājs un tagad lielo pirkstu norādīšu, ko kam darīt. Tas ir tā, ka tev ir jābūt ne tikai labam vadītājam, bet arī līderim, kurš parādīs, kā efektīvāk to darīt, iedrosminās savu kolektīvu, lai sasniegtu mērķi. Pārzina un prot vadības procesus. Tas ir ļoti būtiski. Jo, ja, piemēram, vadītājs nepārzinās savu sfēru, tam būs grūti izprast, kas īsti ir jādara viņa personālam, un iestāsies dīkstāve. Katra personāla individu novērtē atsevišķi, novērtē tās spējas un iespējas, kā arī dod atbilstošus uzdevumus izpildīt. Apzinās, ka cilvēku resursiem ir liela vērtība, lai tā uzņēmējdarbība turpinātu eksistēt, aktīvi attīstītos, un tiktu radītas inovatīvas idejas tajā. Kā arī būtiski pārvaldīt laika menedžmentu. Laiks ir nauda. Nav laika. Ir nauda. Ir jādomā par šo visu. Izcila komunikācija ar jebkuru personālu, ar jebkuru tautības pārstāvi, neies uz kašķiem. Tas nav viņa fokus. Kāds ir kompetents vadītājs? Lojāls, tolerants, pret savu personālu, pret apkārtējiem, uzņems atbildību par savu personālu, nerādīs ar lielo pirkstu. Lūk, tur tas izdarīja to kļūdu. Nē, tā nedrīkst darīt labs priekšnieks. Lieliski motivēs savu personālu. Būs vienmēr pieejams, atklāts, personāls neslapstīsies kā mazās spēles pa stūriem, negaidīs, lai nu tik boss aiziet projām. Nē, personāls ies drosmīgi klāt pie bossa, risinās visas problēmas un neatliks nevienu uz vēlāku laiku. Un būtiskākais, neskatās savu personālu caur seksualitātes prizmu. Aizmirsti, tu esi priekšnieks, vadītājs. Tu neesi izklaidis namā, kur var izvēlēties sev ideālu sievieti vienam vakaram vai pāris stundām. Nē, tu to nedrīksti. Kā arī nepielieto mobbingu. Mobbings, bossings, top 1 mūsdienās, kad mēs mēģinām iespaidot savu personālu, lai tas izdara kaut ko labu, bet zinām, ka tas ir slikti tā darīt, ka to nedrīkst darīt. Un neiesaistās intrigās. Tas ir pats būtiskākais. Neiesaistīties intrigās, netaisīt vēl papildus intrigas. Ir jābūt lojālam, ir jānoskatās no malas, bet ir jāzina, kā ir pareizi un kā ir nepareizi rīkoties. Tika veikts pētījums, mans perfektais boss. Rezultāti ir sekojoši. Tika respondentiem prasīts, kādām īpašībām jāpiemīt tavam priekšniekam vai vadītājam. Rozā krāsa, protams, ir meitenes. Otra krāsa ir puiši. Ko puiši atbild? Ka tiem ir jābūt tolerantam, zinošam, gudram, paškritistam, saprotošam, inteliģentam, ētiskam, spējai apmācīt personālu. Meitenes savukārt saka, ka tam jābūt tolerantam, godīgam, izlēmīgam, precīzam, paškritiskam, ar vadītāju prasmēm, ētiskam un harizmātiskam. Šajā gadījumā ir redzams, ka abas puses domā, ka jābūt ir godīgam, gudram, tolerantam un ar spējām vadīt un mācīt. Paskatīsimies nākamo jautājumu. Kuru savu priekšnieku īpašību novērtē augstu? Vīriešu kārtas pārstāvi atbild, ka tas ir taisnīgums, stingrība, izturība, loģiskums, sadarbību un deksmi. Savukārt sieviešu dzimtas pārstāvi akcentē toleranci, nosvērtību, pieklājību un pedantismu. Šajā gadījumā ir redzams,
cik mēs labi novērtējam savus priekšniekus. Un šādi tiek parādīts, ka mūsu personāls mūs regulāri vērtē. Mēs esam viņiem paraugs, uz kuru viņi tieksies un darīs tā, kā mēs darām. Ja mēs darīsim sliktu, mūsu personāls darīs sliktu. Ja mēs būsim labi, mūsu personāls būs vēl labāks un labi rīkosies arī tālāk pret citiem mūsu sadarbības partneriem. Ar to arī novēlu katram būt perfektajam bosam, varbūt pat drusku kripatiņas no šīs prezentācijas likt savai aiz auss. Jo es ticu, ka mēs katrs iekšēji vadītājs esam labs. Mums varbūt tikai maz sastīts, maz radziņi, kas dažreiz iznāk ārā. Laimīgi jaunogad!